ar kāzām tādu lielo naudu tu nenopelnīsi. Tad kāpēc, lai mēs to darītu, mēs strādājot Rimī pie kases, saņemtu vairāk? Mēs slaukot grīdas, mēs mazgājot podus, saņemtu vairāk. Māri, iedod man 1 eiro. Nu, iedod. Es tev Nu, iedod 1 eiro. Nu, Rekur. nu 1 eiro. Paldies. Es tagad stundu varu nestrādāt, ja? Vai tu gribētu redzēt, kā tava oma ripo no kalna? Ir tik, man būtu bailes sākt krustus meistrītīgi. Sveiki, dāmas un kungi! Šodien mēs sākam jaudīgi. Un kāpēc? Tāpēc, ka mums ciemos ir viens atkal nenormāli kolosāls cilvēks. Šoreiz tā ir Marta Egla. Protams, arī aplausi, kurus mēs iespējams piemontēsim pēc tam varbūt kaut kad un tā. Mums nav tā, ka šeit strādāt miljonus skatītāju. Podcasts Lielais notikums, kur mēs runājam par pasākumiem, par un ap visādām lietām, par to, kas notiek backstage un varbūt par tām lietām, par ko ne visi vienmēr runā. Kopā ar Nordic Events un Skaņu gaismu. Tā kā laižam gaisā. Kā jau teicu, šodien ciemos pie mums ir Marta Egla. Un katru reizi mums ir tā, ka mēs sagatavojam tādu nelielu, mēs paskatāmies, ko tad internets par tevi saka. Šoreiz internets saka, ka tu esi Latvijas uzņēmēji un pasākumu dekorātori, kas specializējas korporatīvo pasākumu kāzu dekorēšanā. Tu esi arī Marta Egla Deko dibinātāja un vadītāja, piedāvāja dekorēšanas loģistikas inventāru nomas pakalpojumus. Papildus tām Marta ir uzņēma Royal Show līdz īpašnieks, demonstrējot savu daudzpusību uzņēmējdarbībā. Un Marta arī izglīto savus sekotājus par dažādiem ar nozari saistītiem jautājumiem. Piemēram, viņa ir publicējusi video, kurā skaidro, kāpēc līgavas pušķis nemaksā 35 eiro, tādējādi veicinot izpratni par floristikas darbu vērtību. Tālūk, dāmas un kungi, čau! Prieks tev redzēt lielajā notikumā. Čau! Nu, jā, kaut kas no tā visa ir aktuāls un kaut kas no tā visa vairs nav aktuāls. Uzņēmums Royal Show līdz ir devies pelnītā atpūtā. Okay. Bet ar to reizi aizsākās mana deksme par to, kā tas ir būt uzņēmējiem. Tā kā forši, ka tas kādreiz manā dzīvē notika. Tas bija ļoti interesants posms. Un ar to sākās manā dzīvē tāda radīšanas, kā tas ir no nekā radīt kaut ko. Tā kā kaut kādā ziņā tie ir tādi paši tādi pirmie aizmetnīši tādai radīšanas priekam, laimēji. Cik ilgu laiku jau līgavas pušķis nemaksā 35 eiro? Nu, zini, kā kurš nevienam nesaka, es strādāju 10 gadus, un mani pirmie līgavas pušķi pirms 10 gadiem maksāja tieši 35 eiro. Ok, nice. Un jā, tagad uz tiem skatoties, man liekas, tā kā bāc, kā tas bija iespējams, bet tie bija citi laiki. Naudai bija cita vērtība. Un es kā tagad atceros iepirkumā, šito laikam nevarētu nevienai līgavai teikt, jo tā ir tāda ļoti sensitīva informācija, ko laikam neviens negrib zināt. Bija tā, ka pirms 10 gadiem tādas labas rozes iepirkums bija 9 centi. Pirms cik gadiem? 10 gadiem maksāja 9 centi roze. Tādas, forši, tādas ne tādas superkrūtas, bet tādas, normālas rozes, tādas, tā kā mēs tagad, tādas. Ja parēķina inflāciju, cik inflācija kaut kāda, ja tur var būt 10% gadā, 10 gadi, tagad 18 centi maksā roze. Nē, tagad tā tāda vienkāršā matemātika. Jā, bet es tev varu godīgi pateikt, tāda pati roze, aptuveni tāda pati kvalitātes roze, tagad maksā aptuveni 90 centus. Plus PVN. Wow. Tā kā, jā, tik ļoti mainījusies tā cena, un tāpēc loģiski, ka pirms 10 gadiem 35 eiro uztaisot pušķi, palika daudz. Palika daudz naudas pāri, jo puķis maksāja tur maksimums tur 10-15 eiro, tā kā tā pašizmaksa, un tas bija, tā tur tiešām. Basically. Bet mūsdienās tā vairs tas nav. Es ļoti gaidu to dienu, ka varbūt atkal tā būs, jo vienmēr katru gadu līgavas saka bāc, kāpēc viss paliek dārgāks. Es nezinu, bet tā vienkārši ir. Ja gadījumā kāds pārdod vēl joprojām puķis pa 9 centiem gabalā, tad droši padodat ziņu. Jā, tad mēs varam par tiem 35 eiro arī varbūt, tā kā kaut ko sarunāt. Tā, atlaidīšu veidā. Jā, skaties, mēs katru podcastu iesākam ar iepriekšējā viesu jautājumu. Iepriekš ciemos mums bija bāra nozars, cateringa pārstāvs Leonards Pudņiks, attiecīgi.
Viņam ir vairāki bāri, arī izbraukuma bārstenīgi skaitā. Viņš tev uzdeva jautājumu par to, tu noteikti seko līdz visādiem trendiem un tam līdzīgi. Kas ir tieši kāzās, kas ir tas, tā jaunā nākamā lieta, kas trendos ienāks, tavuprāt, tuvākajos gados? Es neteiktu, ka es spēju paredzēt nākotni, bet es varu tā kā skaidri jau pateikt tas, kas ir trendā un tas, kas savu tā kā to jaudu tikai pieņems, un tie ir netradicionāli līgavas pušķi, ar to saprotot nokarani dīvainas formas, dīvaina materiāla, nevis tādi, kā mēs esam izpratnē sapratuši pušķis, kas ir ziedi ar kātiem, bet kaut kas pilnīgi cits pēc formas, somiņas, virtenes, aproces, tā kā tas viss aizies tik ļoti radoši, izpaužoties ar ziediem, jo pušķis pavisam drīz kļūs par mākslas darbu. Un tad gan viņš vairs nemaksās ne 35 eiro. Tad gan jāsaprot to, ka tas būs mākslas darbs un tā cena būs atbilstoši. Tu atradi jaunu biznesa nišu vienkārši. Protams. Un zini, kā paliks tas, kurš mainīsies. Tieši tā. Un tādēļ, man liekas, vienmēr ir jābūt tā kā vismaz pussolīti priekšā konkurentiem. Un tas ir tas arī, ko mūsu uzņēmums visu laiku dara. Mēs cenšamies nevis apstāties pie tā, kas ir forši un labi un strādā tagad, bet vienmēr strādāt uz priekšu. Tas, kas strādās rīt, parīt, aizparīt. Ja jau mēs iesākam par tiem pušķiem runāt, cik maksā līgavas pušķis? Zini, kā es tev atbildēšu ar pretjautājumu. Cik maksā labs hosts? Cik maksā labs hosts? Es teiktu, robežās stundā. Sākot no... Tur nenētinās stundās. Nē, man vajag stundā. Vidēji es teiktu vismaz 200-250 eiro stundā, ja tu gribi stundā. Lūk. Vismaz. Un cik tu esi gatavs maksāt par labu florista darbu stundā? Cik es esmu gatavs? Tas jau ir līgavā noteikti. Redz, tur jau tā lieta, ka tas ir atkarīgs. Cik līgavas maksā stundā? Problēma ir tāda, ka līgavas pušķi, profesionāls, labs dekorators, nekad netirgos tāpat, kā tu teici, ka tu nevari stundā. Tā kā izreikināt, nekad netirgos bez konteksta. Tas visticamāk ir kopēja pakalpojuma daļa. Tā kā daļa ir līgavas pušķis. Līdz ar to tā kā klasiska līgavas pušķa, kas tiek pieņemts kā atbilstoši tirgus cena, ir sākot no 85 eiro. Bet tu nevari iegādāties līgavas pušķi, sakot, hei, klausies, Marta, es gribu līgavas pušķi. Cik organizatori parasti ieliek budžetā to ailīti? Cik atvēlēts ar pušķiem? Parasti tā ailīte ir kaut kur 120 līdz 160 eiro. Okay. Tas jau būs tāds foršs. Tas, man liekas, ir daudz lētāk, nekā es biju domājis. Jā, bet saku, tur ir tas, ka, ja tā ailīte būs tikai līgavas pušķis, tad tā ailīte būs ļoti milzīga. Jo līgavas pušķi izveida aptuveni aizņem 2 stundas. Jā. Es pilnīgi tam ticu. Lūk, un tad mēs ierēķinām 2 stundu darbu, tāpēc visticamāk tā cena, tā, kas ir norādīta tāmē, ir neadekvāta, bet viņa ir tā kā daļa no komplekta. Jā. Tad ir ok. Bet, ja tā kā gribas nopirkt vienkārši līgavas pušķi no tiešām laba speciālista, tad... Jo man liekas, ka... tas būs dārgi. Man liekas, ka 35 tas ir ritīgi pa maz un protams, un attiecīgi. Bet arī kaut kāds 120, 160, man liekas, tas arī ir tāds. Tas arī pa maz. Tas nav daudz. Tas nav daudz, jo tas, ko mēs nesaprotam, kad līgavas pušķis, tas nav vienkārši pušķis. Tas nav tā kā aiziet ciemos uzdāvināt ziedus, kas ir kaut kas. Tie ir nevelti pasaulē pastāv tāds jēdziens dizaina pušķis. Tas nozīmē, ka tev ir speciālists, kuram ir pieredze, kuram ir tie visi saucamie know-how, kuram ir tās zināšanas, kā to izdarīt, tie paši trendi, tās pašas tendences, kas māk visu to pielietot, kas ir uzklājis gadiem, tās zināšanas, kurām ir kaut kāda X vērtība. Un tā X vērtība ir katram no šiem speciāliem pilnīgi, speciālistam katram būs cita. Jo varbūt tas būs iesācējs, un viņš būs laimīgs uztaisīt līgavas pušķi par 120 eiro, viņš teiks, bāc, tāda nauda, bet varbūt būs kāds, kas 10 gadus nozarē strādā un teiks, 120 eiro par līgavas pušķis. Nē. Nesāks nē, jo pie mums ir tā, ka dotajā brīdī
ja pie mums vēršās kā līgava ar mērķi pasūtīt tikai līgavas pušķi, mēs viņai vienmēr pieklājīgā mīlošā veidā, teiksim, piedod, mēs šādu pasūtījumus neņemam. Kāpēc? Tāpēc, ka jūs to nespēsiet apmaksāt. Tāpēc, ka, ja ņem visu kopumu, tad tas būs ir lēta. viens. Jā, tas būs viens. Un, ja tas ir atsevišķi, tad tas ir pilnīgi kaut kas cits. Tas būs kosmisīgs cipars par pušķi, par kuru Latvijas tirgus, es teiktu, ka nav gatavs. Viņš tā kā Latvijas vidējais pircējs, viņš tā kā to nesaprot. Jo man tieši pirms šī podkāsta bija saruna ar vienu Latvijā labi zināmu organizatoru tieši par līgavas pušķi. Viņa man teica, hei, es tev vakardien prasīju, cik tas pušķis maksās. Un tu man teici, ka tu viņu var uztaisīt pa 85. Bet es runāju ar citu dekorātoru šodien, viņi man saka, ka viņi var uztaisīt pa 150. Kāpēc tā? Kāpēc tik liela starpība? Kāpēc tik liela starpība? Taču pušķis ir viens. Un man atbild vienmēr ir šāda, tāpēc, ka te ir atkal tas, kad es šo līgavas pušķi, es teicu, tad taisa 2 stundas, tas ir tāds standarts, cik ilgi taisa līgavas pušķi. Es šo pušķi ar savu 10 gadu pieredzi varu uztaisīt. Visu aiztaisam ausis, aiztaisam acis. Es šo pušķi varu uztaisīt aptuveni 15 minūtēs. Bet nevis tāpēc, ka es viņu uztaisīšu pavirši, bet tāpēc, ka es ar savām rokām Tāpēc, ka tu 10 gadus jau to dari. Jā, bet nevis vienkārši 10 gadus. Man bija tas dzīves sākuma posms, tās 35 eiro pušķi, kad man bija galvenais ļoti strauji augt. Un, lai strauji augtu, tev ir ļoti daudz jāstrādā. Man bija kaut kāds posms dzīvē, kad man bija 400 kāzas gadā. 400 līgavas pušķi gadā. Tas ir pusotras kāzas dienā. Tas bija vairāk tā, ka dienā, vasaras sezonā tas bija 8 kāzas dienā. Tikai pušķi vai tā kā arī dekorēšana? Bija arī dekorēšana, bija tikai pušķi, bet mans mērķis toreiz bija vienkārši ļoti maksimāli ātri augt, dabūt ļoti lielu pieredzi. Tas bija tāds viens ļoti traks gads manā dzīvē, kad es tā kā nolēmu, ka es to varu. Tas bija tas jaudīgais gads, ja? Nē, tas bija tas gads, kad, zini, kad ir tā, varbūt tev arī dzīvē bijis tā, ka tev visi pieka kādu veselīti, un ka tu tā, es jums visiem parādīšu, ka es varu. Un tas bija tas mans gads, ka es jums pierādīšu visiem, ka es jums varu aiziet uz priekšu un tā. Vai es to darītu vēlreiz? Nē. Vai es to nožēloju? Arī nē. Kādas šobrīd viņam gadā? Šobrīd kāzas gadā mēs cenšamies nepāriet nekādā variantā pāri 50. Bet es teiktu, ka kopš mēs ļoti strauji un apzināti fokusējamies arī uz lielformātu dekoriem, kāzas ir tāda tā kā mūsu uzņēmuma sirdslieta. Tas vairs, jo būsim godīgi, tā kā mēs tikko izrunājam par tiem pašiem līgavas pušķiem, ar kāzām tādu lielo naudu tu nenopelnīsi. Īpaši ņemot vērā to... Tieši otrādi. Nē, parasti jau saka, ka kāzās labi, tieši godīgi pateiksim. Tagad mani skaitļi par taviem skaitļiem. Cik maksā tavs pakalpojums kā hostam? Nerunāsim par citiem, vienkārši mans par tavu kāzu. Tu būsi hosts, cik tas maksās kāzās? Kāzās tieši? Jā, kāzās, cik? Kāzās es teiktu, ka tas ir, tas cipars varie kaut kur apmēram starp 1000 un 1500. Skatoties kādas kāzas. Lieliski. Tu esi viens, vai ne? Lielākoties, jā. Okay. Tātad, pieņemsim 1000, ja? Sākot no. Mums dekorātoru komandai, kura strādā, sākot ar montāžu, demontāžu, beidzot ar visām sagatavām, uzlikšanām, dekorātoru komandai, kuru minimālā variantā sastāv no 3 cilvēkiem, samaksa būs sākot no 900 eiro. Un mēs strādāsim nevis... Cik cilvēku tur? 3 cilvēku komanda, kas strādās kā minimums 4 dienas. 4 dienas. Jo dekorātori ir tas, par ko nozara klusē. Mēs esam vissliktāk apmaksātie speciālisti kāzu nozarē. Tā, ka dekorācijas ir visdārgākais. Viena no visdārgākajām pozīcijām jo kāzās. Materiāli un nomas sastāda vislielāko. Bet mēs jau no tā nepelnam. No tā, ka es nopērku to puķi pa tiem 9 centiem vai pa 90. Mana peļņa ir necik. Es viņu vienkārši nopērku tev. Tas ir trakākais, ka viņi izmet ārā bieži vien, ne? Tas tur ir cits stāsts, bet stāsts ir par to, ka mēs esam vissliktāk apmaksātie nozares speciālisti. Un līdz ar to kāzas ir tiešām ar vislielāko ieguldījumu un arī, es teiktu, tādu emocionāli vislielāko nesumu, jo tu saproti, ka tas ir tās līgavas skaistākais, īpašais notikums dzīvē, un viņai tas ir, tā ir tā viņas lielā diena, un viņa sagaida to wow,
Un tu viņai dod tik, cik tu vari iedot no sevis. Cik es vienmēr esmu brīnojis. Nu, tā kā tu saki, kad ir, ka jūs tā kā bišķiņ malā esat atstātas, tā kā visā nozarē. Bet tādā pašā laikā, man liekas, ka visas dekorētājs floristas un tā, viņas vienmēr ir tik nenormāli pozitīvas, tik vienmēr tādas jaukas un tā tālāk. Viņas vienmēr ir pašas smaidīgākās, tik ienāc telpā tas pirmais cilvēks, ko tu redzi vienmēr. Un es varbūt esmu redzējis, teiksim, kādu varbūt klusu dekorātoru. Bet vienalga priecīga, ne? Bet vienalga tādu jauku, priecīgu un tā kā. Jā, tāpēc, ka tev ir tāda bilde, ka kāzu dekorēšana tas nav stāsts par naudu. Tas ir sirdslieta, jā? Tā ir sirdslieta. Tu to dari, tāpēc, ka tu jūti to vilkmi, to, ka tu to dari, lai tu tam cilvēkam iedod to wow. Jo, ja tu, būsim reāli, ja mēs paņemam kaut tos pašus 900 eiro, mēs izdalām viņus uz 3 cilvēkiem, katram cilvēkam paliek 300 eiro. Viņš strādā 4 dienas. Tas ir cik dienā? Tas ir vēl uz 4 dienām sadalīts. Jā, mīļais cilvēks, tas ir 4 dienām sadalīts. Un tas man liekas sanāk 75. Jā, un tagad tev foršākais fakts. Dekorātoru vidējā stundas dienā, ko mēs strādājam, ir 16. 16 stundas. Katru dienu? Nē, 16 stundas katru dienu. 16 stundas. Tātad mēs 16 sareizinām ar 4 un izdalām 75 ar 100 stundām. Realitātē foršie dekorātori saņem pēc nodokļu samaksas zem minimālās algas. Tad kāpēc, lai mēs to darītu, mēs strādājot Rimī pie kases, saņemtu vairāk? Mēs slaukot grīdas, mēs mazgājot podus, saņemtu vairāk. Tā sanāk. Jā, tāpēc dekorātori ir tie cilvēki, kuriem vajadzētu bučot rokas un teikt, paldies, ka jūs esat, jūs to darat sirds darba dēļ, nevis naudas. Par šito, man liekas, neviens nerunā. Nē, un tāpēc arī internetā ir tas, kad ir beidzot pacēlēs. Man ir prieks, ka man ir izdevies netīšām ievilkt tādu lielu, es to saukšu par sniega bumbu, nevis par skudru kaku bumbu, jo tā īstenībā skudru kaku bumba. Okay. Par to, ka mēs esam tie, kas dara visvairāk. Mēs arī fiziski daram vissmagāko darbu. Tie krēsli tur paši neatnesēs. Es neesmu redzējis nevienu hostu, kas atnāk uz kāzām tā. Reku šito busi no sākuma jāskrāvē. Man liekas, ka tehniķi izdara vissmagāko. Bet tie ir fizisku darbu. Tikai neaizmirst teikt ar puši, bet dekorators, kas visas ir? Lielākoties visas ir dāmas, bet ir ļoti arī jaudīgi arī čaļi. Jā, tie... labi. Mēs par tiem čaļiem, viņi ir jaudīgi. Jā, viņi ir jaudīgi. Un, lūk, tāpēc to dara sievietes. Tas ir ļoti fiziski smags darbs. Tas ir ļoti fiziski smags darbs, jo ziedi, tas liekas tikai tā skaisti, bet ziedi nāk komplektā ar lielām puķu kastēm, ar lielām smagām kompozīcijām, ar netīriem, smirdīgiem puķūdeņiem, ar balinētājiem, toaletes birstēm, ar kurām mēs beržam tos spaiņus, ar tajā visā glamūrīgā daļa ir tas, ka ir tas skaistais notikums, bet tas pats darbs, tas būtībā ir, mēs strādājam karstā saulē. Mēs strādājam augstumā tā, ka mums pirksti salst nost. Es tikko atceros, man bija viena kāzu ceremonija ārā ziemā, un tur milzīgs tas dekors taisīts no ziediem, un tur kamēr tu to visu saliec, es jau biju nosauc, cik es tur ilgi biju. Jā, jo lielākai daļai dekorātori ir bojāti karpālie nervi, lielākai daļai ir atsaldēti pirksti. Lielākai daļai tu nekad dekorātori neredzēsi skaistas rokas, nekad vecumam atbilstošas rokas. Lielākai daļai ir muguras sabojāts. Tā kā tās, ko mēs maksājam to cenu, lai citiem būtu skaisti svētki, tas ir kaut kas fenomenāls. Jo tiešām, tāpēc man ir prieks, ka es to sniega bumbu tiešām netīšām, laikam kaut kādus 2 gadus atpakaļ, vienkārši netīšām kaut kādā storijā salūzu. Es vienkārši sāku raudāt, Sāk par to runāt. Un es tā kā vienkārši viņu iepublicēju ar domu, tā kā, labi, es pēc tam izēsīšu ārā, kā tas ir, ka tu ieliec savu sirdi un dvēseli, un par to tu saņem 1 eiro stundā. 1. Nevis 2, nevis 3, bet 1. Kā tas ir? Un tagad ir tā ļoti forši, kad es jūtu to, kad man no kolēģiem ir liela uzticība manī, un ļoti bieži kolēģi man saka, hei, re, kur mans tāmis, paskaties. Tā kā, cik tu liktu? Un tā ir forši tā sajūta, kad kolēģi ir gatavi pajautāt un teikt, klausies, davai visi beidzot piecelsimies par sevi.
Un bišķiņi pacelsim cenas. Jā, protams, ka tās cenas visos, tas kāpums, visos tās crazy, jo tie materiāli. Bet tu tiešām tici, ka tā, visi vienu dienu piecelsies un pēkšņi tā sāks darīt? Bet redzi, Jo tā... es daudzos citos lauciņos atkal arī, ne citos lauciņos, pasākumu nozarē, bet citās pozīcijās esmu to redzējis to, ka cilvēki baidās nenormāli no tiem cipariem. Zini kā, bailes ir tā viena lieta, kas tevi ierobežo. Un, ja tu dzīvo visu laiku lielās bailēs un kaut kādos savos izveidotos rāmjos, tad tu jau dari pāri sev. Arī man vienmēr saka ļoti daudz arī kolēģis. Pavisam nesen man bija saruna arī ar vienu no nozares kolēģiem, kur man teica, Marta, kā tas ir, ka tu tagad pasaki, ka tu nedarīsi un viss? Tā, ko man ir ko zaudēt? To 1 eiro stundā? Māri, iedod man 1 eiro. Iedod. Es tev iedod 1 eiro. Nekur. 1 eiro. Paldies. Es tagad stundu varu nestrādāt, ja? Mums ir stunda podkāsts. Jā, 1 stundas var nestrādāt. Man cik tā stunda? 16 eiro lūdzu iedos? 16 man jāaiziet pakaļ. Iedos, vai ne? Jā. 16 eiro man pazaudēt? Ko man baidīties pazaudēt? Ko tieši? Tu 16 eiro? Jā. To vienu? Tā ir. Tas ir vairāk par to, ka mums liekas, mums nebūs darbs. Kas tagad būs, ka es nestrādāšu? Es būšu sliktāks? Kā ir, klausoties, es zinu, ka, pieņemsim, ar kaut kādiem muzikantiem vai vakarvadītājiem vai vēl kaut ko ir diezgan izteikti, tas, teiksim, redzams reģionos, tā starpības starp Rīgu un reģioniem. Kā ar dekoratoriem ir? Nosacīti, jā, bet redz, atšķirība ir tāda, ka ir forši būt centrālajā reģionā, sauksim tā tā kā vidienē. Ir forši ar to, ka šeit tomēr cilvēki saprot, ka tā īra ir jāsamaksā, ka tie nodokļi ir jāmaksā un ka, tomēr galā tā maizīte mutē ir vakarā jāieliek katram. Un līdz ar to tās cenas, es teiktu, plus mīnus, īstenībā, protams, atkarīgi ir no katra atkal šīs pieredzes, zināšanām, visa pārējā. Viņas nedaudz svārstās, bet viņas ir, kaut kādos līdzīgos rāmjos. Protams, reģionā var atrast dekorātoru, kas ir gatavs skriet un vēl tev piemaksāt un teikt, Māri, nevis tu man dosi to 1 eiro, bet es tev vēl iedošu to 1 eiro, tikai paņem mani. Tad jautājums šis, to darīt var. Neviens to neliedz. Un arī es nevienam nesaku, nedariet. Tikai mans jautājums vienmēr visiem dienas beigās ir viens. Ok, tu to dari sirds dēļ. Ok, dari. Bet cik ilgi, cik gadus no savas dzīves, no savas ikdienas tu esi gatavs nozagt sev laiku, savai ģimenei, saviem bērniem, jo dzīve tevi, cik es zinu, ir viena. Tāda informācija it kā mums ir, ka tev ir viena dzīve. Un tad jautājums ir tas, cik ilgi tu esi gatavs sev nozagt un vēl bieži vien piemaksāt, lai sev nozagtu, daļ kā. Tā kā daļ kā. Un to, man liekas, tu saproti, ka, kad tu, piemēram, esi izgājis tam posmam, kas ir 400 kārtas gadā. Jā. Ja tev ir 10 kārtas gadā, varbūt tu nemaz par to neaizdomājies. Man pašam ir bijis tā, ka es vienā mirklī, pieņemsim, velku kaut kādus finanšu datus kopā un saprotu to, ka viss ir slikti. Jā. Un es nevarēju saprast, kāpēc tā bija, tāpēc, ka iepriekšējā periodā taču viss bija daudz maz ok. Un ir kaut kādi tie indikātori, teiksim, kas, tā kā neliek par to manīt sākotnēji. Un viņi tikai vēlāk piezogās. Jā. Bet tas jau ir vairāk tāds finanšu lauciņš. Kā tāds. Man liekas, ka diezgan daudz ir vispār nozarē radošu cilvēku un reti, kurš domā par finansēm kā tādām. Un, starp citu, izstāst varbūt, jūs abi divi ģimenē strādājat pasākumu nozarē. Ja? Kā jums ir to visu sadalīt gan attiecību ziņā, gan attiecīgi arī vai finansiāli vai kā? Zini kā, es nozarē esmu daudz senāk. Es esmu tajā visā 10 gadus, un sākuma posms man... Cik ilgi jums ir nozarē? 5. Okay. Mums ir viss pusīt. Mans svars ir tieši pusi no viņas svara. Tāpat arī nozarē. Vienmēr. Es varu tā kā... Es jūtu, ja es nometu uz kilogramiem, pieņemsies pa kilogramu. Tas nozīmē, ka viņš arī ir pa 2.
Okay. Tā kā vai pa diviem nokristies, vai pa diviem. Mums ir tas ir tāds mūsu iekšējais, tāds laikam jociņš, bet tas ir tā forši. Tas dod to sajūtu, ka tas ir to cilvēku kaut kā savienots, nu tā kā nezināmā veidā. Un tāpat arī šeit ir vienkārši tā netīšām sanācis, ka man ir 10, viņam ir 5. Nu tā kā atkal, tikai otrādi. Es esmu tas lielais svariņš, viņš ir tā pusīt. Un man tā pirmie 5 gadi bija iespējami, tāpēc, ka man bija viņš. Jo man nebija jādomā par to 1 eiro. Nu, tā kā es varēju darīt, varēju nedarīt. Es zināju, ka es aiziet mājās, man ir vīrs, kas, ka viss forši, vai ne? Jo viņš man mīl neatkarīgi no kā, un tad es tur varu spēlēties. Bet tajā brīdī, kad tu saproti, ka bāc. Tad kāda jēga to darīt, ko mēs iepriekš runājām. Un viņam bija forši iet nozarē ar to, ka man jau bija iestrādnes, mani nozarē zināja, un viņš uzreiz tika pie foršiem projektiem, pie foršām lietām. Viņam nebija jāiet tas kā kainais periods. Nu, zini, tas, kad ir tās guļbaļķu pirtiņas, jā. Un tu zini visu to. Tu zini, ir tas periods, jā. Nu, ir tāds, kur ir tā mičošana ar tur lakatiņu, ar priekšautiņu. Nu, tu zini, par ko es runāju. Es zinu, par ko tu runāju. Tu zini, par ko es runāju, tā kā, un ar rosolītes. Tas tās kāds, kur bija forši, ka tu to esi redzējis, tu to zini, bet tu tur negribi vairs atgriezties. Nu jā, un viņiem tas posms izpalika, un tāpēc viņš varēja ar tādu, es teiktu, raķešu degvielas ātrumu sākt nevis sākumā, bet viņš reāli sāka tuvu jau augšai. Domāju, ir tādi cilvēki, kuri nekad nav izgājuši no tā posma. Jā. Kas tikai tur ir. Jā, un viņš sāka tā kā ar tādu, es teiktu, fenomenālu posmu, kad viņš varēja sākt tikai ar krutām kāzām, ar foršiem pāriem, ar ļoti skaistām lokācijām, ar ļoti skaistiem dekoriem, ar ļoti labiem hostiem, nu, var sakot ar visu, tā kā top līmeņa. Un tas bija tas viņa, nu, tā kā, tā mana bagāža, ko es viņam varēju iedot ar to savu, varbūt, kaut kādu tur to rūgtumu, tā kā viņam teikt, nē, nu, tev to nevajag. Es tev palīdzēšu, tā kā, sākt no punkta, lai tev ir forši. Jā. Bet tas bija tieši 1 gads, kad viņš nolēma sākt, kad es viņam palīdzēju, un no tā brīža es viņam neesmu palīdzējis. Viņš Britanija lauciņā vispār, nu kā tā video kaut ko darbojas pirms tam? Nē, viņš vienkārši... no nulles sāka. Jā, viņš vienkārši sāka no nulles, jo viņam bija sapnis. Nu, tā kā, un tāpēc sapņot ir forši, un sapņot vajag neatkarīgi no vecuma, dzimuma, vietas un dzīves situācijas. Jo tev arī stāsts par to, kāpēc mēs augam arī kā pāris, jo mēs neapstājamies pie tā, kas ir, bet tajā pašā laikā mēs baudam to mirkli, kurā tu esi. Bet tu audz tā kā uz priekšu. Jā. Jo svarīgi ir augt abiem vienā virzienā. Ja tu saproti, ko es ar to domāju? Lai nav katrs uz savu pusi. Jā, tā kā skatīties abiem vienā virzienā, un tas arī ir mūsu tas foršākais, ka mums katram ir savs uzņēmums, mums katram ir sava tā lietiņa, ko daram mēs. Un viņa biznesa ir viņa, un mans ir mans. Es nemācu viņam, kā pelnīt naudu, un viņš nemāca man. Bet tā pašā laikā mums ir tas viens kopējošais, kā, hei, kā tev gāja kāzās? Kas tā? Vajag var viens otram palīdzēt. Kā tev gāja pasākumā? Jā, protams, kad... Un tu saproti tā otra cilvēka tos struggles, jo es pateiktu, nezinu, cilvēkam, kurš sēž ofisā, zini, man tad šodien zvanīja Līgava ar guļbaļķu pirtiņu. Viņam bija tāds, ko? Mums ir tāds, I know you, tā kā, jā. Nu, cik ātri atšavi? Ātri? Ko tu teici? Tā kā, nu, kad ir tā izpratnē par to, kad tas ir. Izstāsti, kā ir būt tādā pusē, kad varbūt tu bieži redzi pašu pasākumu, kā viņš notiek? Vai tu redzi tikai to posmu pirms tam un pēc tam? Nē, mums vispār uzņēmumā ir tā, ka ir iekšā tāda pārliecība, ka labs dekorators ir tāds, kuru nemana. Slikts dekorators ir, kad ienāk viesi un tur vēl kaut kas notiek, vai ne? Varbūt tu esi tādu kādreiz redzējis, ka tur vēl viss hausā, tur lapas lauka un, ja ne, es ļoti forši. Bet, nu tā, kad... Es esmu noteikti, bet viens ir noteikti dekorātori, otrs ir noteikti arī jautājums par organizatoriem. Nu jā, jo tā kā, manuprāt, labas kvalitātes rādītājs ir tas, ka mēs esam tādi tie rūķi aizkadrā.
kas izdara pirms darbiņu un kas izdara pēc, jo, es nezinu kā citiem, bet vismaz manos pasākumos dekori nav trenēti atgriezties paši noliktavās, nodoties nomās, izmazgāties, iztīrīties, jo tas ir tas, kas seko pēc tā notikuma. Un līdz ar to ir tā, ka, protams, kad šad tad ļoti, ļoti no liela attāluma, tiešām liela attāluma mēs aiz koka, kaut kur tālumā, varbūt ar māzu atskaktiņu palūram, kā tad tā līgava tur iet, kā tad viņai tur ir, vai kā tur tas pasākums, kā ierodas viesi. Bet, protams, ka mūsu tas iekšējais ir tas, ka mēs esam tik nemanāmi un tik neredzami, ka mūsu tur nav. Jo nevar būt nekas sliktāks, kā tā sajūta, kad atnāc uz pasākumu un viņš ir negatavs. Nav līdz galam viss salikts. Ka tu redzi, ka tur notiek kaut kāda histēriska darbošanās, ka kāds tur kaut kādus traukus liek, kaut kādus dekors vēl nes, daudz gludina, Dievs nedod. Tas būtu tā kā... Kaut kad gadījies, tur nezinu, piemēram, Lingā viet pie altāra, un tur tā arka smukā, piemēram, aizmugurē sataisīt, un pēkšņi kaut kas tur, nezinu, pusi no arkas sagāžās. Man pašai ir bijis bišķiņ savādāk. Man ir bijis tā, ka manā, es teiktu, tajā trakajā laikā, kad bija tās... Kāpēc 400 kāds? Okay. Kad bija tas tāds sākuma posms, vispār tas uzrāviens. Jo īstenībā tas bija tāds uzrāviens sakarā ar to, ka līdz tam es sevi definēju kā floristu, un pēc tā gada es sevi definēju kā dekorātoru. Tas ir divas dažādas profesijas, par ko arī mēs daudz nepadomājam, ka tas ir tomēr divas dažādas lietas. Un tas bija tas trakais periods, un man bija ļoti skaistas kāzas jūras krastā. Ļoti skaistu ārku. Viss forši, viss labi. Un pēkšņi uzpūta vējš. Aptuveni kādas 20 minūtes pirms ceremonijas. Un visa tā ārka uzkrita man uz rokas virsū, jo es jau tur stāvēju un darbojos, un gandrīz salauzu roku. Un tad man bija šīs es teiktu, 15-20 minūtes, lai to lielo katastrofu pārvērstu par to, lai līgava par to nekad neuzzinātu, lai viss būtu skaisti, lai viss būtu forši, lai visi sasistie ziedi nebūtu sasisti, lai visu atjaunotu, lai visu vēl pie tam nostiprinātu. Un tajā brīdī gan bija tā sajūta, ka es piečurāšu bikses, un ka tiešām nāks līgava, un viss būs slikti. Bet, protams, viss beidzās labi, un viss tika atrisināts, tāpēc es vienmēr visām līgavām un vispār jebkurā pasākumā saku, hei, tad, kad jūs izdomājat savas vēlmes un savu redzējumu, tā kā rēķinamies, ka pirmām kārtām ir jābūt plānam B, C, D un E un F, jo mēs dzīvojam Latvijā, mēs nedzīvojam Itālijā, kur spīd saule, viss ir fantastiski, bet ir arī jāsaprot to, ka vēlmēm ir jāatbilst lokācijai. Kas ir bijis trakākais, ko es esmu redzējis no kolēģiem, par ko man ir stāstīts tā kā caur humoru, ir, piemēram, ceremonija kalnā. Ja? Kalnā augšpusē, pāris precēsies augšpusē. Un ir salikti soli kalnā. Soli kalnā uz leju, ja? Okay. Tā kā ir ceremonija. Bet viņi jau tur ir, vai viņi... Nē, viņi tiek salikti. Dekorators saliek solus, uz kuriem neviens nesēž, un viņi normāli it kā stāv. Bet viņi ir kalna slīpumā. Un tad atnāk omīts un viesi apsēžās. Un kas notiek ar tiem soliem, kā tev liekas? Viņi vienkārši gāžas, tā kā... Tu iedomājies, ka vienkārši viesi kā domino kauliņi krīt. Jā. Protams, it kā kuriozi, bet, vai tas tiešām ir kuriozi? Laikam jau nē, bet... Vai tu gribētu redzēt, kā tavu omu ripo no kalna? Ir tik daudz, man liekas, tās mazās nianses, par ko tu parasti neiedomājies, ka tā varētu būt. Un tā mirklī, kad tas sāk notikties, tu sāc saprast to, ka, bet tā taču, Tā notiek. Tā notiek, jā. Tāpēc vienmēr ir ļoti svarīgi saprast tās savas vēlmes un padomāt par to nedaudz racionāli. Protams, ka visiem gribas skaistu to dekoru un visiem gribas, lai tas ir episki, bet ir jāsaprot arī to, ka tam ir jābūt vienmēr numur 1 droši, stabili un atbilstoši. Ko nozīmē atbilstoši? Mūsdienās neviens neiedomājas, es nezinu, kāzu arku, piemēram, no baloniem. Un tas mums asociēs tomēr, pieņemsim, ar dzimšanas dienu, vai ne? Jā. Tu taču neiedomājies, ja tev... Ar dzimšanas dienu, ar kaut kādu, atklāšanas pasākumu. Tev nav tā pirmā vīzija, kas tev saku kāzu arka, tu neiedomājies balonu arka. Tev nav, vai ne, tā pirmā. Ja es aizbrauktu uz kāzām un es tur ieraudzītu balonu arku, man būtu bailes sākt krustus meistrītīgi. Un tad man būtu tāds, ka
Es man liekas, domāju, ka es esmu nepareizajās kāzās, Vai nepareizajā vietā? jo man tādas, paldies Dievam, īsti nemāc būt vairs. Nu, lūk, un te ir stāsts par to, ka tas tāds liels pārspīlējums, bet tas tāpat par tiem neatbilstošajiem dekoriem. Nu, tomēr tā kā mēs domājam. Mēs domājam vienkārši līdzi par to, kur, ko, kāpēc, un galu galā par cik. Nu, Rekur par neatbilstošajiem tiem dekoriem un tā runājot. Mums ir neliels jautājums no skaņas gaismas saimnieka Normunda, un viņš pavaicāja attiecīgi lietu tādu. Vai ir sanācis, ka klients prasa kaut ko ekstrēmu, nu tādā ziņā, ka varbūt, ko nācies ir atteikt, piemēram, tur varbūt kaut kādus baigos izbāzeņus, ja tur, nezinu, vai kaut kādus marihuānas stādus vai kaut ko tādu? nu zini kā, man ir vienmēr bijuši klienti, kas ir uz viena viļņa ar mani. Kas ir adekvāti. Nu, nē, es neesmu adekvāta. Dievs, nē, pilnīgi noteikti nē. Ja kāds nav adekvāts, es noteikti neesmu. Tad, zini kā, man liekas, ka šeit vienmēr ir tas, ka mēs savā būtībā pievelkam sev līdzīgos. Jā. Ne? Nu, tā kā jebkurā jomā. Un tāpēc tie, kas atnāk pie manis ar crazy idejām, priekš manis tā ideja ir tā kā totally fine. Piemēram, šodien mēs uzstādījām milzīgus 1,20 m gumijas zābakus zeltenus. Ok. Ja tu aiziet- Uz lieldienām, ja? Jā, uz lieldienām, Ok. jā. Milzīgs gumijas zābakus ar ziediem iekšā, milzīgām narcisēm. Man tā ideja bija tā kā, daram, būs superīgi. Kādam citam tās būtu Ellas šausmas. Kur jūs dabājāt zābakus? Mēs uzražojām. Tik liels. Mēs uzražojām. Paši taisījāt, ja? Jā. Ok. Un tāpēc tas ir atkal laikam stāsts par to, ka vienam tā ideja būs par daudz, par traku, nerealizējamu un pilnīgs kosmos. Savukārt citam tas būs tā kā, dod man vēl. Ok. Tā kā man nav trāpījies, man ir bijis tādas līgavas un arī juridiskie pasūtītāji, kurus uzreiz pasaku, nu, mēs neesam uz viena viļņa, un es jums ieteikšu kādu citu, ja jūs gribat. Ja ne, nu tā kā arī forši. Kas ir varbūt kaut kāda trakākā ideja bijusi, kur gribējuši realizēt? Kurus esmu tā kā devusi tālāk tautiņās. Nu, varbūt vienkārši kaut kāda vienkārši kā ideja. Trakākā ideja? Nu, zini kā, tajā brīdī, kad viņas atnāk, viņas liekas ļoti trakas, bet tad, kad tu padzīvo vēl uz priekšu, tad liekas, tas bija sīkums. Jo mums ir tāda ļoti interesanta frāze uzņēmumā. Tas, kas mums tagad ir šausmas un neizdarāmi, nākamgad mums būs norma. Un tā ir. Okay. Un tā ir katru gadu mums ir tas viens mirklis vai 2 gadā, kad mums ir tāds, kā mēs šito lai izdarām, kā mēs lai vispār paspējam, kā tu izdarīt? Un nākamajā gadā mēs ar smaidu sakam, mēs to daram tur 3 reizes nedēļā, un tā ir norma. Tas taču nav Es neizdarām. vienkārši domāju, ka 10 gadu laikā tu taču sakrājās tādas lietas, ka tas ir Nu, tāpēc es salīdzinoši saku, itī crazy ar to, kas bija kādreiz. Nu, zini kā, man varbūt tādā ziņā ir paveicies arī ar to manu mindsetu, jo man kaut kā liekas, ja tas arī atnāk, tad tas man kaut ko ļoti vienmēr iedod, un es uz to neskatos kā uz kaut ko tādu, kā traku tur, es uz to vairāk skatos uz tādu tā kā izaugsmi, un līdz ar to es to neredzu savā galvā, savā atmiņā kā kaut ko tādu, nu tā kā, ja es esmu to pasūtījumu izdarījusi, tad tur viss ir bijis fantastiski, es viņu esmu pieņēmusi, es caur to esmu augusi un varu tālāk saviem klientiem to piedāvāt kā normu. Tas vēl viena lieta, par ko es noteikti gribu parunāties, ir par finansēm atgriežoties. Droši, laižam. Skaties, mēs jau pirms tam backstage'ā mazliet iesākām šo tematu. Es zinu, ka tev ir bijusi saskarsme, man arī ir bijusi saskarsme. Es domāju, ka daudziem arī citiem nozares pārstāvjiem, kas šo visu klausīsies, kas skatīsies. Ko darīt situācijās, vai kā sev pasargāt, kad ir kāds klients, varbūt, kas nelīdz galam grib samaksāt, vai varbūt ļaunprātīgi izmanto, vai kā savādāk? Nu, pirmām kārtām atkal atgriežoties pie tā, ka katru šo piedzīvojumu uz to skatīties kā uz fantastisku mācību, ko paņemt sev kā tādu, kad šī situācija, man kaut ko māca, kā man turpmāk darīt savādāk,
Jo, ja mums tādas situācijas nebūtu, tad mēs neaugtu arī šajā finansiālajā jomā. Vispār, Es zinu, ka tev nesen bija sociālos kaut kādas publikācijas par to, ka bija kaut kas noticies, un tā, varbūt tu vari nedaudz izstāstīt par to. Nu, es varu padalīties tikai ar savu pieredzi. Mana pieredze laikam ir ļoti īsa un kodolīga. Pirmkārtām būt cilvēcīgam, risināt to cilvēcīgi, atcerēties, ka aiz jebkuru uzņēmumu stāv cilvēks. Galā tur ir cilvēks, tur nav robots, tur nav mākslīgais intelekts, tur ir cilvēks. Risināt to cilvēcīgi. Jā. Nebaidīties risināt. Bet kas notikās? Tā kā tev vispār nesamaksāja, vai tev negribēja maksāt? Vai, Man nācās ar grūtībām atgūt naudu, lai man samaksātu, bet tātad pirmkārtām nebaidīties to risināt. Jo no tā, ka mēs vienkārši gaidām un nerisinām, nekas neatrisināsies. Ja es tagad sēžu un domāju, man klients nemaksā vai, un es te turpinu sēdēt. No tā tiešām atrisināsies nekas. Okay. Risinam, nebaidamies risināt. Ja tas vēl nepalīdz, tad mans personīgais ieteikums ir nebaidīties par to runāt. Vienkārši nebaidīties par to runāt. Es nesaku, ka tas ir jādara sociālajos tīklos, bet vienkārši nebaidīties runāt par tavu problēmu, jo bieži vien apkārt mums ir cilvēki. Vienkārši cilvēkiem apkārt, ja? Jā, kaut vai ar cilvēkiem, tā kā līdz tam savam komforta līmenim. Man sanāca to darīt daudz publiskāk, bet es priecājos, ka es to izdarīju, jo es caur to ieraudzīju pasauli pilnīgi citā prizmā. Arī mūsu kolēģiem, tā kā apkārtējiem, kas saka, un tev arī tā ir? Jā. Un tev arī tas ir. Un pat tik vienkārši, ka tas gan nebija konkrēti par to uzņēmumu, ar ko bija šīs piedzīvojums, bet mums pēc starp kolēģiem izveidojās saraksts ar nemaksātājiem. Ar melno sarakstu? Ar melno sarakstu, kurš nemaksā man. Jā, un tā kā... Es domāju, ka daudziem nozares pārstāvjiem būtu ritīgi interesanti. Jā. Ja ir kaut kāds melnais saraksts, ka viņi arī savos bet redzi, tas ir atkal tā nebaidīšanās. Jo tad, kad tu domā, ka tu esi tā kā vainīgs pie tā, ka tev ir kauns par to, ka tā ir noticies. Tad tas nerisinās. Tu sēdi un viss. Bet tad, kad tu saproti, ka tu jau, manā gadījumā pakalpojums tika sniegts. Pakalpojums tika sniegts kvalitatīvi. No mūsu puses mēs visu savu darbu izdarījām. Tu teici, ka tev esot kaut kāda tas veids vai formula, kā parūpēties par to, lai tev vienmēr samaksā. Varbūt tu vari ar to padalīties, varbūt kādam jaunajam dekoratoram būs interesanti. Man šī formula ir lieliski atstrādāta uz kāzām. Formula ir ļoti vienkārši. Strādājam tikai ar organizatoriem. Kāpēc? Okay. Tā kā ar privātiem vispār, ne? Nē, mēs kā uzņēmums privātās līgavas nepieņemam. Jā. Mums obligāts noteikums ir organizators vai vismaz koordinators. Kāpēc? Okay. Jo šis cilvēks gribēs ar mums strādāt vairāk kā vienu reizi. Kāpēc? Jo tirgus ir ļoti maziņš. Pakalpojums sniedzēji, mums tikai tā liekas, ka ir šausmīgi daudz dekoratoru Latvijā. Bet ja mēs tā realistiski paskatāmies uz kvalitāti, uz to, kur dekoratori reāli var pacelt apjomu, nevis tur tās 10 kāzas gadā, bet kur ir tie, kas reāli var izdarīt dienu no dienas kvalitātes vienā līmenī, nevis vienu dienu superīgi un nākamajā ļoti šeidī. Bet tiešām kvalitātē līmenī, lai tu uzticētos kā pakalpojums sniedzējiem, mēs būtībā dekoratori esam, maksimāli 10. Visu Latvijā? Maksimāli. Tādi, kas var pacelt gan izmēru, gan kvalitāti. Tā kā visu to izdarīt, mēs esam tiešām 10. Kas ir vēl tādi pāris dekoratori, kas tev pateikt, kā strādā? Zini kā, tas ir jautājums, man ir tādi konkrēti favorīti konkrētās jomās. Pieņemsim, man ir tāds foršs teiciens, noteikti es esmu dzirdējis manos storijos, kas mums ir 2 balonu karalienes Latvijā. Mums balonu karalienes ir Viola un Viviana. Jā, var tagad mums Latvijā ir 2 balonu karalienes, Ābeļdārs burtnieki un Retenes svētki. Viņas abas ir māsas. Jā, un viņas abas ir vienkārši balonu karalienes. Kāpēc? Jo viņas reāli baloniem māk strādāt tā, un tas izskatās vienkārši tā, ka tas iekaltāk. Es ar baloniem tā nemāku strādāt.
Ja tu gribi balonus, nenāc pie manis. Tā kā nav, jo katram mums ir kaut kas tas, un tiešām tas, viņas ir balonu karalienes. Viņas reāli ir balonu karalienes, un tur vienkārši iedot kronu un uzlikt viņām galvā. Kas uz kāzām vislabāk strādā? Atkal kāds stils, kādam patīk, piemēram, minimālisms, kādam patīk tur tāds wild boho stils. Tas būs pilnīgi daudz dažādi, jo ir tādi dekorātori, kuriem ir ļoti izteikts rokraksts. Ir ļoti maz tie dekorātori, kas var strādāt tādā plašā stilā. Tiešām, tādā, kas var uztaisīt superīgi gan vienu, gan otru galu. Jā. Tādu ir tiešām ļoti maz. Bet ir arī forši būt labam kaut kādā konkrētā jomā un būt ar to savu rokrakstu. Un kas tev pašai ir tas savs rokraksts un mīļākie varbūt pasākumu veids? Tā kā, kas ir pret mums? Vai kas tev pašai visvairāk patīk? No citiem dekorātoriem? Nē, no sava darba, jā. Mūsu tā lieta ir tie liela formāta dekori, kas mēs esam tiešām vienīgie Latvijā, kas kaut ko tādu dara. Protams, ir citi, kas kaut ko dara, bet mēs esam tiešām tie, tu atnāks ar ideju, mēs viņu tev realizēsim. Vienalga, gribēsi tu milzīgu mikrofonu, mēs tev viņu uztaisīsim. Gribēsi tu milzīgu planšetu, mēs tev uztaisīsim. Tā kā tu nevari atnākt ne ar kaut ko mēs nevaram realizēt. Arī foršā termiņā, nevis, ka tu 3 gadus stāvēs gaidītā rindā. Bet tas ir noteikti tas, kas mūs definē ar to unikalitāti. Bet tas mūsu rokraksts ir tas, ka mēs esam šausmīgi florāli. Ko tas nozīmē? Tāpēc, ka man tā bāze ir floristika. Okay. Es esmu viens no retajiem dekorātoriem Latvijā, kurš ir ar floristu izglītību. Tā kā reāli izglītība? Ar reāli izglītību. Kur tādu izmācīties? Tu skoliņā mācies, iegūst profesiju. Jā, protams, tā ir reāla profesija. Un tā tiešām mācies un dari. Un es esmu viens no retiem, kam tiešām ir, ja tu pajautās gandrīz jebkuram dekorātoram, vai tev ir florista diploms, viņš tev skatīsies tā kā Māri, tā kā griežam šito ārā, šitas kā nav tautai jāzina. Jo tiešām Latvijā tādi individi, kas ir dekorātori un tiešām formē lielformāta pasākumus, ar to saprotot vairāk par 10 cilvēku pasākumus, kam tiešām ir atbilstoša izglītība, kas māk strādāt ar ziediem, nevis improvizēt. Cik vēl tad nozīme ir izglītībai tavuprāt? Zini kā, lai vadītu uzņēmumu un zinātu, ko tu dari, liela. Tieši izglītībai kā izglītībai. Es teiktu, ka drīzāk liela nozīme nozarē ir vēlmei mācīties. Nevis tas, vai par to tu saņemsi papīru vai nē, bet pašai vēlmei mācīties, augt, izglītoties, iegūt jaunas zināšanas, tam ir milzīga. Vai tam papīram ir nozīme? Zini, kā man negribas tā skaļi teikt, bet pašreizajā situācijā nē. Tiešām godīgi atbildot nē, jo, diemžēl, tās skolas, kas mums ir pieejamas Latvijā uz vietas, tas ir mans subjektīvs viedoklis, viņas ir, bišķiņi aizkavējušās laikā un telpā. Viņas dzīvo bišķiņi tur atpakaļ. Augstāts izklausās jau pazīstams. Jā, viņas tur dzīvo bišķiņi atpakaļ, bet ir kaut kādas pamatlietas, tāpat kā matemātikā, tāpat kā fizikā, tāpat kā ķīmijā, kuras ir nemainīgas. Un tāpat arī ir ziediem. Ir kaut kādas pamatlietas, kas ir tev ziediem jānodrošina, lai viņi varētu darīt darbu. Kas notiekās ar visiem ziediem, ar visiem dekoriem vai ar visiem tiem lielformāta dekoriem pēc tam, kad beidzās konkrētais projekts, pasūtījums, kāzas vai viss pārējais? Tas ir ļoti dažādi. Ir klienti, kas pērk šo dekoru un kas viņam paliek noliktavā un gaida savu nākamo iznācienu. Viņi iegādās. Viņš bieži vien arī pienāk, tas nākamais iznāciens, vai viņi vienkārši... Ļoti bieži viņš tiek modificēts, bet ir arī kaut kādi konkrēti dekori, kam tiešām pienāk nākamais. Kas ir tāds tā kā... Ir arī tādi, kas tā kā nopērk, tikai tāpēc, lai nekur citur viņš neparādītos? Jā, ir arī tādi klienti. Ir arī tādi klienti, kas nopērk un kas liek utilizēt. Bet, lai tu vari pierādīt, ka tu esi utilizējis. Jā. Tā kā viņi samaksā, bet viņi nevēlas, bet lai viņš tiek utilizēts. Un ir tādi klienti, kas pie mums arī ir tā unikalitāte, ka pie mums, ja tas nav ļoti specifisks dekors, piemēram, uz kur ir rakstīts Nordic Events, vai skaņa un gaisma, tad viņu ir iespējams nomāt. Mums ir tāda opcija, kā viņu ņemt nomā,
lai viņš būtu tomēr arī videi un arī maciņam draudzīgāks, bet tā unikalitāte ir tajā, ka mēs viņu pielāgojam klienta vajadzībām. Attiecīgi viņš ir tāds ļoti interesants radījums, viņš ir nomas lieta, kas tiek pielāgota tavām vēlmēm. Attiecīgi tu maksā daļu kā nomu un daļu par to, ka viņš tiek speciāli pielāgots tev. Tas ir tāds zelta vidusceļš, lai būtu tā, kā tu vēlies, bet lai nebūtu tev daudz chlāmu mājās. Tāpēc, ka man liekas, ka dekorācijas līdz ko sāk vākt, tad tur var nolikt tev ļoti ātrais krāmēn. Mēs dzīvojam 400 kvadrātmetros. Okay. Bet sākam domāt, ka laikam vajag vēl, tā kā ir laiks paplašināties. Jā. Kas ir vēl viena lieta, ko es gribēju pavaicāt par, kas bija par šitām te? Es jau tagad aizmirstu. Bet, labi, atcerēšos to līdzi. Kas ir attiecīgi, piemēram, kur tu meklē klientus? Šis ir tāds ļoti... Vai kā tas ir mainījies? Es tieši vēl teiktu, šis tāds ļoti intīms jautājums. Jo es klientus nemeklēju. Jā? Viņi atrod mani. Okay. Jo sākumā mums ir tik ļoti specifiska tā niša. Tas tieši par tiem lielformātu dekorācijām. Latvijā to būtībā dara 4 uzņēmumi vispārīgi, kā lielformātu dekors. Bet tāda opcija, kā paņemt kaut ko nomā un kastimizēt, ir tikai mums. Un tad, kad cilvēks tiešām zina, ka viņš to vēlas, tad viņš atradīs mūs ar uguni, ar ūdeni. Caur tūkstnesiem viņš atnāks. Bet, ja runa par kāzām un korporatīviem pasākumiem, tad šeit atkal ir runa par tiem organizatoriem, ar kuriem mēs strādājam. Un, ja tu strādā ar mums un tev viss apmierina, tu taču zini, kāds ir mans telefona numurs. Gribēs pēc tam. Tu taču zinās, kur mani atrast. Nav tā, ka tu, Egla Deko, kas tie tādi? 5 gadus strādājam, tā kā. Man liekas, ka tu jau ar komandu esi ļoti zinām industrijā vispār kā tā. Es esmu dinozaurs. Es esmu tāds rīktīgs dinozaurs, jo no tiem pašiem pirmsākumiem tie dinozauri ir palikuši ļoti maz. Jo šī ir tā nozara, tieši mēs runājam par kāzu nozari, tā ir tā nozara, kas ļoti izsmeļ emocionāli, tāpēc ļoti daudzi viņu pamet. Tā kā pastrādāju, tu pats zini, par ko es runāju. Tas ir kaut kāds noteikts laika posms? Jā, ir kaut kāds laika posms. Varbūt, es zinu, ka Covid laikā ļoti daudz kas mainījās. Vēl tur varbūt kaut kādi citi posmi, bet... Labi, varbūt tu tā kā tik ļoti to neizjūti kā hosts, tā kā. Bet, kāzas ir tāda lieta, kas ļoti, ļoti emocionāli paņem. Tu emocionāli ļoti daudz dod klientam. Un kaut kādā brīdī tu saproti, ka tas tavs trauciņš, viņš ir tukšs. Kā tu uzlādē? Kā viņi uzlādē, kā viņi uzlādē, un ļoti daudz tajā brīdī vienkārši maina, es neteiktu, ka darbu, bet viņi pāriet... Maina nozari? Nozari, viņi aiziet uz juridiskiem klientiem, jo, pieņemsim, ar juridisko klientu strādā daudz vienkāršāk. Ir nauda? Cik ir nauda? Ko daram? To, kas sanāk par naudu. Jā. Līgava savukārt ir, es gribu šo, bet naudas ir tik. Bet es vienalga gribu to. Redz, man vienmēr ir bijis tā, ka es varu aiziet uz pasākumu, es varu savu visu atdot, bet man ir svarīgi to, ka to trauciņu atkal uzpild visi tie cilvēki ar emocijām. Jā, bet redzi, mēs esam tie. Tāpēc es nezinu. Mēs izdaram, mēs gaidam, un tad mēs ejam telpā, kas ir pārdzīvojusi, vismaz tsunami. Jā, tu zini, kā es tās pēc labas balītes. Tas nozīmē, ka balīte ir bijusi laba. Es īstenībā nezinu, vai es zinu. Šīš. Jo to tu noteikti zini. Es diezgan rēti to redzu, es teiktu godīgi. Ekstrēmākais, kas man ir bijis, bet tas tā starp mums paliek. Iespējams, ka šito vajadzēs izgriezt ārā. Ekstrēmākais, kas man ir bijis vienās kāzās, bet tas, es atzīšos, bija tajā guļbaļķu, tajā crazy, tajā vienā gadā uz tiem 400, kad aizbraucot novākt dekorācijas, kur bija ļoti skaista ceremonija pie koka, kurā bija tils un ziedi. Tilā bija kaka. Kāds bija novilcis bikses un kārtīgi nolicis kluci. Kāds no viesiem?
es nezinu, es tā kā tur nebiju, bet tur bija cilvēka kaka, iekakāta ārā, ceremonijas vietā, iekakāta liels, brūns, sulīgs, skaisti formēts, ar vēderi izēju viss kārtībā. Tur. Nevar būt tā, ka tas kāds dzīvnieks? Cit kā cilvēku kakoā nedaudz atšķirās no dzīvnieku kakoā, cik man zināms. Tur bija tāds skaists dzimtas. Tas ir līdzīgs, bet, labi, es neesmu eksperts tanī ņemot vērā, ka viņš bija tādā lokācijā, kur nav suņi un tā ceremonijas vieta bija, tā kā būtībā tieši pie tā sēkas. Es negribu uztaisīt par kāku podcastu. Tas ir trakākais, kas man ir bijis demontējot, kad es tajā brīdī tiešām jūtos atkritumi. Kad tu tajā brīdī domā, es to nedarīšu. Ko man darīt? Neviena cita nav, kas uzņemās atbildību. Tāpēc ir forši, ka ir tas organizators, kuram tu var teikt, klausies, mums ir situācija. Man ir bildīte. Bet tajā brīdī... Kādam varbūt tas jaunais pāris netik ļoti patikās kā visiem pārējiem. Bet tu jau taču saproti, ka tu līga vai tieši pēc kāzām nesūtīs, klausies, man ir situācija. Man liekas, ka tā ir tā nianses, ko līga vai vispār nevajadzētu zināt. Tur jau tā lieta, bet tajā brīdī, kad tev nolīgst līga un līgavēns, tas ir tev vienīgās kontaktpersonas. Tad ko... gadījumā, jā. Un tad, ko tādā brīdī darīt? Kam zvanīt? Kam sūdzēties? Kā risināt? Nevienam, es to paņemtu uz saviem tīri. Bet tev ir nomas audums, tev viņš jāatgriež nomā. Okay. Es domāju, ka viņi nebūtu baigi laimīgi, ka tu tur tā... Kādam par viņu jāmaksā. Tādas iespējams es runātu, es saprastu, vai nu tie ir vedēji. Bet kur tu viņus dabūs, kādas ir beigušās, viss ir prom? Zvanīt augšā. Kam līga vai? Atkal ar to, nezinu, varbūt vedējiem vai vēl kaut kur. Jā, bet redzi tev tas savādāk, tev kā tam hostam ir vairāk, tās... Tie opcijas kontaktpersonas, ar ko es varu sazināties. Mums kontaktpersona ir tikai pasūtītais, un bieži vien tā ir tikai līgava. Pat ne līgavens, bet tikai līgava. Un tu negribi, tev bija tā maģiskākā diena, tev bija tā maģiskākā nakts. Klausies, man tev ir pārsteigums. 1, 2, 3, atveram WhatsAppu. Tas nav manējais. Vai tas ir tavējais? Wow. Vai tev ļoti nepatika dekors? Vai tu man gribi ko pastāstīt? Tāds delikātais veids, man liekas, būtu viņai vienkārši pateikt to, ka viss bija nenormāli forši, viss bija skaisti. Klausies, bet ir viena ķibelīte, es tev negribu bojāt dienu, bet tas izmaksās, piemēram, 50 eiro, tur nezinu. Jā, tā situācija tā aptuveni toreiz tika atrisināta. Tika saņemt visi iekšējais spēks un dekors tika demontēts, protams, pat taisno atkrituma maisā un tā. Un līga vai pat ne tajā dienā pēc, kaut kādas 2 dienas pēc kāzām tika uzrakstīts e-pasts par to, ka veicot demontāžu ir konstatēts, ka nomā ņemtais inventārs ir bojāts un kad tiek izstādīts rēķins par šo bojājumu. Un, ja ir vēlme uzzināt sīkāk, kāds ir šis bojājums, tad es varu iesūtīt arī fotomateriālu. Bet, paldies Dievam, tur līgo bija tik ļoti aizņemta ar savu laimīgo notikumu, ka viņai bija tāds, jā, viss naudiņu pārskatīsim, viss paldies, okay. Viss forši, viss. Tā kā viņa par šo, neuzzināja, bet, šeit drīzāk ir stāsts par to, ka forši jau, ka ir laba ballīte, bet tas, kas mūs sagaida bieži vien tajā pēc ballītes rītā, ir diezgan tāds, negribas teikt vārdu zvērīgs, bet bieži vien, tur ir tā, ka tu skaties un domā kas tieši te ir noticis? Tā kā standarts, man liekas, pēdējos gadas ir kāds, trendē ar augļu un dārzeņu uz galdiem, vai ne? Tur krāsot vēl kaut kā. Lūk, un tad tu saproti, piemēram, tev ir bumbiers, un viņš ir, piemēram, zelta krāsā. Un vienmēr mēs braucot demontēt, atradīsim vairākus brutāli iekostus, ne tikai iekostus, pusēstus bumbierus. Un tu tajā brīdī zelta, kas ir reāli ar ķīmisku krāsot, vai, piemēram, bumbiers ir spēcīgi zilā krāsā, tāds reāli debes zils, tu redzi, ka tas nav vispār naturāli, tu nevari, vai es nezinu, koši, dzeltens,
vai tur flomaster rozā. Nu, tad pilnīgi nenet. Un viņš ir reāli ne tikai iekosts, bet viņš ir reāli, tā kā brutāli pusi apēsta. Nevis, tā kā 2 naktī sāks te mančī, tu vienkārši ieraugi priekšā, tev ir kaut kāds spilgts zaļš tur bumbies vai spilgts tur vai, piemēram, vienā pasākumā bija melni ananāsi. Un viņi bija ēsti. Un tu tā, pirmām kārtām ananāsim ir mīza. Es spēju to iztēloties tad, kad, piemēram, tas ir tāds kaut kāds challenge starp džekiem, tā kā, hei, tu jau nevarētu. Un tad, kad kāds iekožās. Bet tas, kā tu stāsti par to, izklausās, ka tas ir pārāk daudz reižu, lai tā būtu tāda, tā kā kāds no izņēmuma. Zini kā, mans novērojums būtu tāds, ja dekorā ir krāsoti augļi vai dārzeņi, es tev dodu 100% garantiju, ka demontāžas rītā vismaz 1 vai 2 eksemplāri būs iēsti, iekosti. Tā kā tur... Šito gan es nekad nebūtu iedomājies. Klausies, mums laiks iet vairāk un mazāk uz beigām, bet pirms tu uzdod jautājumu nākamajiem runātājiem, es gribētu, lai tu pavaic, lai tu atbild uz vēl vienu jautājumu. Bieži vien, lielākoties skaidrs, ka tie ir vai nu korporatīvie, teiksim, vai kāzas, kuriem varbūt nav milz lielie, teiksim, budžetu un tā. Kā ietaupīt uz dekorācijām? Ļoti vienkārši. Vienmēr atceramies to, ka, lai sasniegtu maksimāli labāko rezultātu par minimāliem budžetiem, ir šis skaistais, burvīgais pasaulē zināmais teiciens less is more. Jeb mazāk ir vairāk. Vienmēr izvēlamies kvalitāti virs kvantitātes. Daudz, lēti, es atvainojos par tiešām neglīti dekori, izdarīs tikai lielu bojājumu visam pasākumam, neatkarīgi vai tās ir kāzas vai korporatīvais vai jebkāds cits pasākums, nekā pāris kvalitatīvi skaisti, mūsdienīgi dekori. Tas ir tieši tik vienkārši. Ja tev ir limitēts budžets, tad vienmēr ej pēc kvalitātes. Neatkarīgi. Es šo varētu teikt īstenībā ne tikai par dekoru, bet par jebko. Labāk paņem... Tur, man liekas, ja kurā gadījumā sanāk iet pēc kvalitātes. Vienmēr. Vai tev ir limitēts, vai tev nav limitēts budžets? Protams, bet tur ir tā lieta, ka es to varu teikt par jebkuru pasākumu nozares speciālistu. Labāk paņem labu fotografu uz mazāk stundām, bet tiešām, lai tās bildes ir, paņem superīgu videogrāfu uz mazāk stundām. Samaksā to budžetu, cik tev ir, un lai tev ir tur paņem, ja tu nevari paņemt organizātoru, paņem koordinātoru, paņem labāku, tā kā tieši par kāzām runājot, vai par tiem pašiem mazāk cilvēku kāzas būs lētāk. Bet būs foršāk, tā kā nevis paņemam 300 cilvēku kāzas un tad domājam, kāpēc viss ir slikti. Un tāpat arī par korporatīvajiem. Tad labāk, lai tas ir, es nezinu, kaut kāds mazāka formāta pasākums, īsāks, kodolīgāks, koncentrētāks. Laikam īstais vārds ir koncentrētāks. Okay. Bet viņam būs kvalitāte, jo... zini kā, tas tā kā, man liekas, ir ar lētu alkoholu. Tu viņi izdzer daudz, nākamajā rītā ir tā, bet tad, kad tu izdzer kvalitatīvu, bet maz, tad nākamajā rītā ir tāds, jā, pilnīgi savādāk. Tas ir stāsts laikam par to, un tas ir īstenībā par jebko, kas ir saistīts ar pasākumiem, un par jebko īstenībā pat ne tikai ar pasākumiem, jebkuru skaistu notikumu dzīvē, kur ir vajadzīgs tas skaistums, tas tāpat ir labāk, lai tev, es nezinu, ir viena skaista žakete, bet tu zini, ka tā ir viskaistākā žakete, kāda tev ir, un tu viņu nekautrējies vilkt vēl, un viņa ir viskaistākā. Nevis tev ir pilns skapis ar lētām AliExpress drēbēm. Varbūt tas ir nepareizs salīdzinājums. Bet labāk, lai tev ir tas, kas tev ir, lai viņš ir kvalitatīvs un lai tev nav kauns par to. Tā ir. Mēs bieži vien, man liekas, nenovērtējam to, ka tās iespējas, kas mums ir. Jo es vienmēr visiem saviem klientiem saku, arī ar visu to, kad pastāv uzskats, ka es esmu tāds ļoti dārgais gals, ka man tā nav. Es vienkārši esmu godīgais gals. Ļoti dārgi pa 1 eiro stundā. Jo, Heidi, pacels man uz 2. Maška. Bet stāsts ir par to, ka nevajag kautrēties. Nekad nevajag kautrēties. Teikt konkrētus skaitļus, jo ir ļoti grūti
palīdzēt cilvēkam, ja viņš kautrējās, ja viņam ir baili, viņš izjūt kaunu, tad labāk pasaki, hei, man ir summa X. Ko mēs par to varam izdarīt? Tāpat arī es domāju tev, atnāks klients un teiks, klausies, man ir summa X. Ko mēs par to varam izdarīt? Un tu visticamāk viņam piedāvāsi labāko, ko tu vari izdarīt. Nevis, kad viņš atnāk, neko tev nepasakot, saka, ko tu man vari piedāvāt, un tad tu piedāvā loģiski, un tad viņš sāk tev griezt, un tad tu reāli tā kā tādu ar vāru griez nost, līdz tu nogriezies, līdz tam klients, kā, tagad būs labi. Bet tici man salīdzinot šos divus produktus, kurā griež, un viens, kur tu uzreiz piedāvā, ka šitas būs foršākais, labākais, ko es jums par to varu iedot, vai ja arī es jums par to neko nevaru iedot, es jums varu ieteikt to. Jā, tas gan. Nevis kā viņš paņem un tad viņš griež, tā kā es nezinu, tā kā sev roku pa gabalam nost ar sāpēm, ko tik viņš var nogriezt. Tik daudz ir bijuši tādi potenciāli klienti, kas saka, brāļs, tik žēl, ka nesnāk tie strādāt, tāpēc, ka nestoties to, ka pieņems, man varbūt datums ir aizņemts. Es tāpat ļoti jauki varbūt forši tur iesaku citus vadītājus, ja teiksim, vai izstāstu tur, kas un kā tur varbūt ir ar vienu vai otru vadītāju, ko labāk darīt, ko nedarīt, vai palīdz varbūt. Bet, protams, jo nozare citām lietiņām. It kā visi saka, ka Latvijā tirgus ir mazs, ka mēs esam maza valsts, mazs tirgus, bet es skrītu un ceļos par to, ka darba šeit mums pietiek visiem. Jo, lai kā to mūsu klientiem negribētos dzirdēt, ja mēs sniedzam augstu kvalitāti par atbilstošu cenu, viņiem vajag mūs, nevis mums viņus. Marta, paldies tev liels par šodien. Pirms mēs noslēdzam, es gribētu, lai tu vēl uzdod jautājumu nākamajam runātājiem. Tam nav obligāti jābūt ar pasākumiem saistīt. Jautājums, tas varbūt arī, nezinu, tur filozofisks, radošs jautājums un tā. Bet kas ir tāds, ko tu labprāt uzzināt no nākamā runātāja? Es zinu, kas viņš būs, vai ne? Es tev izstāstīšu pēc tam, bet šobrīd es vēl neteikšu. Pirms ir iznākusi tā epizode. Labi, tad es uzdošu tādu ļoti interesantu, manuprāt, jautājumu, ar kuru, man liekas, ir jāsāk mums katram pašam vienmēr. Tā kā kas ir tas, kas tev dienas beigās, neatkarīgas tā, ka tev diena ir izdevusies vai neizdevusies, kas ir tā viena lieta, tā viena doma, kuru tu katru dienu domā un ar kuru tu aizēji gulēt? Tā viena lieta, kas tev dienas beigās, tā kā... Par ko, kas tev... Tas tev sauc, es tev sauc, kas ir tā tava jauda. Jo ir tā, atzīsimies, mums katram ir tā viena lieta, ar ko tu beidz dienu neatkarīgi, vai viņa ir pozitīva vai negatīva. Tā viena doma, pirms tu aizver acis un aizmiedz. Tev ir tā viena doma, ar kuru tu aizmiedz. Kas ir tā doma? Super. Paldies tev liels par šodien. Paldies tev liels par interesanto sarunu. Paldies, ka padalījies ar daudzām, man liekas, tādām niansēm, par kurām bieži vien mēs varbūt industrijā nerunājam, bet par ko ir svarīgi runāt. Tām netīrajām tēmām. Arī par netīrajām tēmām, jo mums arī veidojot lielo notikumu podcastu, mums ir svarīgi, lai mēs varam tās tēmas izrunāt. Jo... Zini kā, es atkārtošos un arī tev to novēlēšu, kā arī šī visa pasākuma lielajam hostam. Atceries, ka tikai diskomfortā ir izaugsme. Noteikti. Un tāpēc, ja tu jūti to diskomfortu un to pretestību sevī, tas nozīmē, ka tu audz. Jā, tur es tev varu pilnīgi piekrist. Tāpēc paldies tev vēlreiz liels. Dāmas un kungi, skatāmies lielo notikumu sadarbībā ar Nordic Events un Skaņu gaismu. Pieskojam mūsu sociālo tīklu kontiem un gaidām jau nākamo epizodu. Paldies jums! Čau!